Labdien, godātie žurnālisti! Šī bija mūsu pirmā tikšanās ar jaunās valdības vadītāju. Un, protams, tēma numur 1 ir budžets, iespējamība budžetu pieņemt līdz šā gada beigām, lai tas stātos spēkā nākošā gada 1. janvāru. Un premjeras man iepazīstināja gan ar darba grafiku, kā tiek plānot budžeta sagatavošana. Un, protams, es interesējos, cik daudz šajā procesā ir iesaistīti sociālajie partneri, un guvu pārliecību, ka visi sociālajie partneri ir iesaistīti procesā un piedalās praktiski visās sledēs, kur tiek lemts par budžetu, tā kā gaidīsim pozitīvus rezultātus. Otra tēma, kas visiem mums ir aktuāla, tātad mūsu pilsoņu liktenis Sudānā. Valdība ir izdarījusi visu, kas ir tā viņas kompetencē, un tiek uzturēti kontakti ar tiem cilvēkiem, kas tieši ved sarunas un rūpējās par nolaupītajiem Sudānā. Kas ir gan profesionāli, gan arī tie dienesti, kas ir jau ilgāku laiku šajā bīstamajā valstī un kuriem ir pieredze sarunu vešanā. Un tad, protams, arī rinda ikdienišķi jautājumi. Esam gatavi atbildēt jūsu jautājumiem. Jānis Nāžēvērtīs, sakiet, kāds pirms iespējas radās runāt par šo budžeta izstrādes procesu, vai jums nešķiet, ka tas tomēr tiek darīts vēlās laikā, ka var ieviesties kaut kāds kļūdas un nebūšanas, kas vēlāk var tomēr atspēlēties? Nebūšu tik pesimistisks, jo tomēr budžeta sagatavošana gan līdz vēlēšanām, gan faktiski līdz šodienai ir veikusi valdība, kuru vadīja Valdis Dombrovskis. Tā kā mums ir šeit pēctecība, nevajadzētu būt nekādiem pārsteigumiem vai slepenām bedrēm, kurās iekrist, tā kā ir bijis pietiekami ilgs laiks. Un, protams, ņemot vērā mūsu reālos ekonomiskos rādītājus, kādi ir pēc 9 mēnešiem, ministri ir spējīgi šo darbu pabeigt ar tādu konsultācijas pakāpi, tātad izdevumu un pieņēmumu sabalansēšanu, lai budžets nākošais būtu ar plānoto 6% deficītu. Olga Tradiera, sakiet, lūdzu, kā jūs vērtējat to, ka Latvija tomēr nolēmām nemaksāt to naudu, kuru varētu prasīt būsakņu aizturētāji? Sarunās ar jebkuriem nolaupītājiem vai teroristiem galvenais ir profesionalitāte, un šie profesionalitātes principi vienmēr liek nemaksāt, lai neradītu vēlēšanos Latvijas pilsoņus laupīt visās vietās un nepārvērst to par biznesu. Un valdība ir uzticējusi vest šīs sarunas pietiekami profesionālām organizācijām, valdība ir kontaktā ar šīm organizācijām, un valdības lēmumi, kas vakar tika pieņemti, ir pilnīgi pareizi un Latvijas pilsoņu interesēs. Un es ceru, ka šis negadījums atrisināsies kādu dienu, un mēs varēsim šos cilvēkus atkal sveikt uz mūsu Latvijas zemes. Jā, sakiet, ANO tomēr tā liela organizācija, kas bieži vien pierādīs to, ka viņi nespēja veikt dažādas lietas, kas nav savu uzdevumu augstumos, bet tomēr nešķiet, ka Latvijai tomēr vajadzētu pašai cīnīties par šiem saviem pilsoņiem un mēģināt tomēr pašiem šo lietu virzīt. Valdība to dara, ārlietu ministrija to dara, un, protams, es esmu informēts jebkurā dienas stundā par to, kāds progress šajā sarunās notiek. Bet gribu arī jums brīdināt, ka pieredze rāda to, ka šādas sarunas ilgst vairākas nedēļas un varbūt dažreiz vairākus mēnešus. Un varbūt vairāk mums vajadzētu rakstīt par Sudānas konfliktu kā tādu, lai saprastu, cik grūtos apstākļos savu humāno misiju veids mūsu cilvēki, un arī to, kādi bija tie riski, un arī, protams, aprakstīt par to, kā notiek šādu ķīlnieku vai nolaupīto atbrīvošanas sarunas, un arī cik bieži mums ir pozitīvi rezultāti. Paldies, LNT, lūdzu. Viens no 9. Saeimas pēdējiem lēmumiem bija labojuma likumā, kas ļauj paaugstināt algas ministru un premjeru padomniekiem. Tas tika pieņemts ar 2/3 steidzamību, līdz ar to jūs nevarējāt paust par savu viedokli. Vai jūs šķiet, ka šie labojumi ir labi? Atlagām vienmēr jābūt samērīgām, un es vairāk gribētu pievērst uzmanību tam, un arī jūsu uzmanību pievērst tam, cik daudz ir padomnieku, un kāda ir padomnieku kvalitāte, un cik viņi ir noderīgi konkrēti katra ministra vai ministra prezidenta darbā. Un ir padomnieki, kas ir vērti, lai viņus atalgotu, un tādi būtu jāizvēlās, bet nedrīkstētu pieļaut, ka padomnieki tāds
status ir cilvēkiem vienkārši, kuri ir palikuši bez darba, ja, vai pret kuriem ir kādas politiskas saistības. Un tam rūpīgi būtu jāsako līdzi presei, un katrs tas padomnieks ar saviem darba aprakstiem un arī ar savu ieguldījumu konkrētā ministra vai ministra prezidenta tiešajā darbā būtu arī vērtējums. Vēlreiz uzsveršu, svarīga ir kvalitāte, šo darbinieku padomnieku kvalitāte, un arī darbi, uzdevumi, kuru veikšanai viņi tiek pieņemti. Un tam ir jāpievērš šobrīd uzmanība. Ja viņi ir tā vērta, tad viņi ir jāpilda. Ja viņi nav tā vērta, tad viņus nevajag pieņemt darbā. Paldies, pēdējais jautājums pēdējais. Jau izskanējas dažāda informācija par to, ka decembrī tiks plānota jūsu vizita Krievijā. Vai jūs varat šādu informāciju apstiprināt un kā starptautiskā lieta varētu ietekmēt Latvijas un Krievijas attiecības? Konkrētu datumu vizītei nav. Un tas ir pilnīgi oficiāls viedoklis, ko es šobrīd saku. Un, protams, mēs ilgi gatavojamies, bet krieviski ir arī tāds sakāmvārds, ja, kad ilgi jūtas tos zirgus, bet pēc tam ātri brauc, un droši vien varbūt šis ir tas gadījums, ja mūs arī interesē vizītes kvalitāte. Bet konkrēti datumu vēl nav. Notiek gatavošanās šai vizītei. Un jūs jautājat par jebkādām personībām, ja, tad te ir jānodara valsts politika, kas ir pēstecīga, un tā ir valsts prezidenta vizīte, kas tiek plānota un gatavota, un jebkura ministra liktenis vai personība, ja, nav jāsaista ar šo pamatprocesu.